Lielāko finansējuma samazinājumu no 2010. gada janvāra piedzīvos profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādes. Jādomā, kā saglabāt interešu izglītību. Kaut mazā mērā, bet saglabāt. Jēkabpils domas priekšsēdētājs Leonīds Saucevičs skolu direktoriem uzdevis pārskatīt piedāvātās izglītības programmas un iespēju robežās veikt optimizāciju. Mums sarūk finansējums drastiski. Praktiski 20% apmērā mums paliek finansējums attiecībā pret iepriekšējo gadu. Pat labāk ar kolektīvu darbiniekiem panākt vienošanās, ka nevienu neatlaiž, bet uz pusi samazina pulciņu skaitu. Provizoriski no 40 pulciņiem jaunajā mācību gadā bērnu jauniešu centrā būs 24. Interešu izglītības pārstāvjus satrauc arī metodiskais darbs, jo ir jāsagatavojas nākamgad paredzētajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Varbūt var samazināt stundu skaitu teorijas priekšmetos, varbūt mazlietiņ, jā. Bet ja specialitātei samazinām, tad tas taču ļoti atsauc uz tālāk uz profesionālo izglītību, jo cilvēki jau no mūsu skolas ir aizgājuši arī tālāk izglītību turpināt. Latvijas mūzikas akadēmijā, kā zināt, jā. Tie ir dziedātāji un čelisti un vijolnieki. Savukārt, domājot par vecāku līdzdalības maksas palielināšanu, mūzikas skolas direktore Leone Pauniņa uzskata, 10 latu mēnesī ir griezti, jo vecāki šajos laikos diez vai spētu samaksāt vairāk. Mēs jau arī, protams, mazinām, un vairāk kā 2 slodzes ir samazinātas. Var jau mazināt līdz muzeja variantam, ja ka skola paliek kā muzejs ar vienu kuratoru, jā, bet lai pastāvētu šīs te mākslas programmas, mēs pēc esošā varējām tikai 2 slodzes samazināt. Šis 2009. gads skolai beigsies labi, tā uzskata mākslas skolas direktors Ziedonis Bārbals, piebilstot, ka grūti prognozēt ir to, kā būs pēc jaungada. Sporta skolā aptuveni puse darbinieku ir amatu savienotāji. Tas ir treneri, kas strādā par sporta pedagogiem kādā no vispār izglītojošajām skolām. No jaunā mācību gada skolā plānots optimizēt, tas ir apvienot vairākas viena virziena grupas, kurās bērni trenējas pie šādiem speciālistiem. Vissāpīgākais risinājums tās tos sporta veidus, ja arī tad finansējumi pietrūks, mēs domāsim, ka saīsināsim tos sporta veidus, kuros nodarbošos skaits ir vismazākais. Tie ir? Tie ir tādi sporta veidi kā dambrete, galda tenis, varbūt zināmā mērā arī šahs. Jāteic, ka tikai pēc dažiem gadiem sabiedrība jutīs skolēnu nodarbinātības samazinājuma interešu pulciņos un profesionālās ievirzes programmās ietekmi. Tā parādīsies noziedzības rādītājos. Diemžēl bērni, ja viņiem netiek dotas citas iespējas, biežāk izvēlas klaiņot ielās, pievēršas atkarību izraisošo vielu lietošanai, vairāk laika pavada pie televizora ekrāniem un spēlē datorspēles. Vienvārds sakot, degradējas.